Šis ir podkāsts Profesiju kaleidoskops, un šodien studijā nesam tikai es, Paula un Arta. Ar mums kopā ir vēl 2 viesi, un varbūt šoreiz mēs neapskatījām viesi, kas nepārstāv varbūt profesiju, bet tādu nodarbi un hobiju līmenī. Jā, un tātad ar mums šodien kopā ir 2 mednieki, un vai jūs lūdzu varētu iepazīstināt, kā jūs sauc? Mani sauc Emīlija. Es medībās esmu jau kopš agras bērnības. Pati esmu medniece, ja nemaldos, 6 vai 7 gadus. Es šodien domāju, ka man ir jāieskatās savā mednieka apliecībā, bet es to neesmu izdarījusi. Bet, ja nemaldos, tie ir 6 vai 7 gadi. Medībās pirmo reizi man sanāca iegadīties 9 gadu vecumā. Un tas bija kopā ar manu tēvu, lai gan viņš tobrīd arī pats nebija mednieks. Viņu dzinēja medībās bija uzaicinājis kolēģis, darba kolēģis, un viņš bija atnācis līdzi. Viņš bija vienreiz aizgājis pats paskatīties, kā tas izskatās, un nākamajā reizē jau paņēmis mani līdzi. Man tas viss iepatikās, un beigās es sāku bakstīt savu tēvu, ka viņam varbūt pašam ir beidzot jāsāk kļūt par mednieku, tāpēc, ka tajā brīdī viņš bija medību dalībnieks, bet viņš nebija pats mednieks. Tad viņš nokārtoja mednieku apliecību, un tad burtiski ar pāris gadu starpību es nokārtoju. Man tobrīd bija, laikam, ja nemaldos, 15 vai 16 gadi, kad es pati nokārtoju mednieku apliecību, un, līdz šim brīdim es medīju. Man savukārt sauc Namais. Esmu mednieks mēnesi. Labi, tas nopietni runājot, esmu mednieks mēnesi oficiāli pēc papīriem, kad nokārtoju savu mednieku apliecību. Ar medībām saistīts tiešos un netiešos veidos esmu jau diezgan pasen, un arī, protams, esmu bijis medībās diezgan daudz dažādu veidu medībās, bet ne mednieku statusā. Un, ja tas vispār ir interesanti, tad kāpēc es līdz tam nonācu? Tāpēc, ka mans darbs, kas ir šaušanas instruktors un arī treneris, ir tiešām vienmēr cieši saistīts arī ar medniekiem. Un tad, teiksim, tie cilvēki, kas ar to nodarbojās, man apkārt ir bijuši jau daudzus gadus, un kopā, protams, tie ir arī draugi, jau paziņas draugi, kas faktiski arī kļuva par tādu zinām pamudinājumu iesaistīties tajā jau konkrētāk un kļūt par mednieku. Ja mēs stāstam par to medību pieredzi, tad tā, protams, ir nesalīdzinām mazāk nekā Emīlijas, bet tāpat tās jau vairāku gadu garumā retāk, biežāk, es tajās medībās esmu bijis, tā kā nav tas galīgi svešs process. Jā, cik interesanti. Tātad jūsu abu gadījumos, ko mēs sadzirdam, ir tas, ka tātad ir ievilkt šajā procesā līdzcilvēki. Es saprotu, Namē gadījumā, kas bija tie līdzcilvēki? Vīriešu kolektīvs un taču mednieki vai? Pat nē, interesanti, ka tieši manā gadījumā var būt mazliet lielāks, kā lai to nosaka, iespējas, ne iespējas, bet tas. Ja jautājums ir par to, vai vīriešu vai sievietes, tad īstenībā bišķiņa lielāka ietekme manā gadījumā ir bijusi īstenībā no sievietēm. Protams, to ir ļoti grūti nomērīt un to tā grūti apzināties, bet arī vīrieši, bet tajā pirmo pieredžu veidošanā tur bija lielāks efekts nāca no sievietēm. Bet tas ir vienkārši tā. Tas ir mans gadījums, kas tā ir gadījies. Man nav šādā piemēra kā Emīlijai, kad, teiksim, ģimenē kāds ar to nodarbojās, man neviens ģimenē ar to nenodarbojās, arī vēsturiski ne, vismaz cik tālu es zinu. Tā kā, man nebija šī no bērnības nākušā līdz tāds paudžu pēctecības šajā jautājumā. Un sanāca, ka vairākus gadus arī sadarbojoties tur darba lietās, un tā es faktiski biju pazīstams ar sievietēm medniecēm, un tad viņu tas piemērs un ieinteresētība medībās, un tajās bija tāds pirmās dzirkstās, kas vispār mani, kas, teiksim, iesaistītajā. Jā, tā. Ir interesants aspekts, un tad Emīlijas gadījumā tas nāk no ģimenes, bet tomēr tu biji tā, kas pamudināja to tēvu, iet tālāk uz medniecību. Manuprāt, tas ir ļoti interesanti. No kurienes tad tev tā lielā motivācija un dzirkstele?
tas ir jautājums, uz ko es sev mēģinu ļoti bieži atbildēt, un es vēl joprojām sev nespēju uz to atbildēt, tāpēc, ka man kopš agras bērnības vienmēr ir interesējuši dzīvnieki, man mājās ir bijušas visas manas bērnu grāmatas, kas man ir bijuši par dzīvniekiem, man tētis lasīja priekšā nevis pasakas, bet viņš man lasīja putnu noteicēju, un man vienkārši vienmēr tas mežs, tā daba vienmēr ir ļoti interesējusi un patikusi, un tad toreiz tajās vienās medībās, laikam es sapratu, ka es to savu interesi, lūk, ir šis veids, kā es to savu interesi varu īstenot. Apmēram tā. Lai gan tobrīd tajā gadījumā man viss riņķī bija vīrieši. Tajā brīdī es nezināju sievietes, kas medīja, un lasot, piemēram, mednieku grāmatas, tos kaut kādus padomus, ir tie ticējumi arī. Viens no ticējumiem, ko es atceros, ka es lasīju, ka, ja uz mežu ejot, tu satiec ceļā sievieti, tad medībās neveiksies, vai arī ja sieviete piedalās medībās, tad medībās neveiksies, un es tobrīd tajā savā 10 gadus vecajā prātā, es ļoti daudz par to domāju, ka varbūt, bet vai tiešām man šeit ir jāatrodās, vai tiešām šī ir mana īstā vieta, varbūt man tomēr ir jāmeklē kaut kas cits, jo redz, ka ticējumi ir šādi, un varbūt es neesmu savā īstajā vietā, bet pagāja laiks, es sapratu, ka ir arī citas sievietes mednieces, un man kļuva skaidrs, ka ja viņas var, es arī varu, un viss ir kārtībā. Piedošana, tas ticējums vienkārši norāda to, ka tev pašai ejot medībās nevajag satikt sievieti. Nē, man nevajag spogulī skatīties. Un kā vispār kolektīvos ir izjūtama tā atšķirība starp to, kad ir vairāk vīriešu, vai tomēr šobrīd jau ir tā līdzvērtīgi? Tas lielākais vairums, tomēr būs vīrieši, jā. Bet pēdējo gadu laikā, teiksim tā, tad, kad es pašā sākumā, kad es sāku iesaistīties medībās, sievietes kolektīvos redzēja ļoti, ļoti reti, un tagad tas nebūs kolektīvos vairākums, bet lai arī kur brauktu, lai arī kur medītu, lielākoties tās ir vismaz dažas sievietes, kas tajos kolektīvos ir satiekamas. Un vai viņas vairāk izpilda dzinēju lomu, vai tomēr arī piedalās tā nopietnāk? Gan īstenībā. Jāsaka, varbūt tādā pagaidām lielākajā vairumā to kolektīvu būs dzinēja loma, kādreiz, varbūt kaut kāds darbs pēc medībām, tādas lietas, jā, bet tas absolūti nenozīmē, ka nav arī sievietes mednieces, kas ir, dara visu to pašu, ko mednieku. Jā, tā kā Emīlijai taisnība sāka aizvien vairāk tās sievietes iesaistīties tajā procesā un neredz tajā nekādu problēmu absolūti. Tātad neklausās tam ticējumam, neklaus to ticējumu. Tad sāk normalizēties tas, ka arī sievietes var būt mednieces, un tas paliek arvien normālāk. Kā visos, man liekas, visos procesos šobrīd sabiedrībā varbūt jau dažādu iemeslu dēļ izzūd mazliet tā vajadzība, tā lielā šķirtne, kur daudz ko nosaka tas fiziskais spēks pret... Tāpēc arī sievietēm ir tīri tehnoloģiski, piemēram, ir vieglāk, vienkāršāk iesaistīties tajā procesā. Sāk izzust šis ļoti, ļoti tas tāds, izteikti vīrišķīgi, kur tur sievietes tur nevar piedalīties, piedalās un aizvien vairāk. Lai gan nav jau teikts, ka mēs nevaram saviem spēkiem izvilkt 2-gadīgu kuili no meža. Nē, es neko par to neteicu vispār. Jā, es tieši gribēju arī jautāt par to, tomēr tā fiziskā sagatavotība vai tā, taču vajag medniekam būt, tomēr tie zvēri ir jāizvelk no meža, un arī, patiesībā medniekiem jau arī, jābūt tai drosmei to zvēru nomedīt. Tad tur arī jūs nesaskatāt tomēr, kad ir tās atšķirības, ka, sievietes jau nav tam domātas, vai kaut kāda tā sajūta, piemēram, jums kā medniekam vīrietim, nav tā sajūta tomēr, tā globāli ņemot, ka, medniecība taču ir vīriešu darbs, Tas ir, tā varētu domāt, ja ļoti šauri specifiski paskatās uz to mirkli, ka tagad ir nomedīts kaut kas tiešām liels, teiksim, briedis vai alnis, un tas ir jāizvelk no meža ārā. Pirmkārt jau nav tā, ka sievietes to nevar izdarīt. Jautājums ir, cik viņas būs, cik tur būs kombinācija ar vīriešiem, vai viņas ir vienas pašas, vai tā ir viena sieviete. Un to, ko nevar izdarīt, varbūt ar gluži fizisku spēku, var izdarīt ar prātu. Tad tur
dažādas pieejas ir, kā to paveikt, un nevienmēr tam ir nepieciešams liels spēks. Un es Savukārt, ja mēs Es gribēju teikt, ka tik un tā, pat ja, teiksim, tiek nomadīts briedis vai alnis, bieži vien, pat ja tas ir vīrietis, viņš visticamāk nebūs tas, kas to alni viens pats tagad ņems un izvilks. Protams, nav tā, jo tas jau arī vīriešiem nākās savā starpā sadarboties, ir vajadzīgi vairāk cilvēku, lai to paveiktu. Savukārt, ja skatāmies mazliet plašāk uz to medniecības procesu vispār, un tur, kur ir iesaistīti vairāk par vienu mednieku, kur, teiksim, jau ir, pieņemsim tās pašas dzinējmedības, kur ir vesels kolektīvs iesaistīts, tad sievietes ir nevis daudzās lietās, bet atsevišķās lietās pilnīgi spējīgas absolūti to pašu darīt, ko vīrietis. Piemēram, tāds varbūt ne tāds labākais piemērs, un tomēr sieviete ar ieroci blakus līnijā man vienmēr instinktīvi šķiet drošāk nekā vīrietis blakus ar ieroci, īpaši tad, ja viņš nevisai labi prot ar to aprieties. Ja. Bet te nu nav ko dalīt, tas ir dziļi individuāli katrs cilvēka tās prasmes un vispār tā kā vēlreiz, ja tas nav saistīts ar tīri to fizisko spēku, tad sieviete ir spējīga pilnīgi normāli piedalīties, un ja viņi nevar to izdarīt vienkārši ar brutālu spēku, tad tur var ar galvu pieiet tai lietai un paveikt tieši to pašu uzdevumu. Mhm. Un savukārt no sieviešu mednieču puses skatoties, nav tādas iekšēji sajūta, ka vajag sevi pierādīt, apliecināt, par cik tomēr, kad jāpierāda vīriešu priekšā savas spējas. Tas ir sarežģīts jautājums. Īstenībā, diemžēl jāsaka, ka tā tas ir. Jā, ir tas brīdis, kad tu aizbrauc medībās un, piemēram, ja tu kļūdies medībās, tu pilnīgi vienalga, raidi šāviens varbūt ir garām, tad šajā gadījumā reizēm ir tāda sajūta, ka, jā, tu aizšau garām, bet, kam negadās, it kā, medniecēm taču gadās. Gadās, jā. Večiem negadās, bet medniecēm gadās. Reizēm sajūta ir tāda, bet tas palēnām izzūd, ir gan labi piemēri, ir gan slikti piemēri. Tas ir atkarīgs no individuālā kolektīva, no cilvēka, ar ko tu runā, un ar tā cilvēka personīgo pieredzi ar sievietēm medniecēm. Ja tā ir viņa, teiksim, tā tava kolēģa mednieka pirmā pieredze, tad reizēm ir tā, ka uz to ir bišķīt smieklīgi skatīties, tāpēc, ka tas mednieks vīrietis, kam nav bijusi saskarsme ar medniecēm sievietēm, viņš ir pārbijies, viņš nesaprot, ko sagaidīt, viņš nesaprot, kas viņam tagad ir jādara, un tev tā kā ar to savu darbību, ar savu attieksmi ir pēkšņi nezinu, kāpēc viņam jāpārliecina, ka tev nav jāuzvedas savādāk, tev nav pret mani jāizturās citādāk, mēs esam medībās, mēs abi esam mednieki. Ja tiks nomedīts alnis, tu tieši tā, tu esi vīrietis, bet tu arī kā vīrietis, tu viens pats to alni neizvilks ārā, tieši tāpat kā ja es nomedīšu alni, es to alni neizvilkšu vienu pat ārā. Mēs abi meklēsim palīdzību. Mm-hmm. Jā, man ir prieks dzirdēt to, ka tomēr no šāda iekšējās jūsu mednieku kolektīva puses tā pieredze ir patīkama un kļūst ar vien labāka, un tā dzimuma līdztiesība šeit ir, vismaz progresē, bet sabiedrībā tomēr ir dažādas domas, un mēs arī devāmies, aptaujāt cilvēkus, un ar tai ir ko parādīt, noklausīties. Kādas ir sabiedrības domas par to, kam tad būtu jābūt medniekam, sievietei vai vīrietim? Dienas atvainojos. Sakiet, lūdzu, kā jums likās, kas ir piemērotāks būt par mednieku, sievieti vai vīrietis? Protams, ka sievietes. Sievietes. Un kāpēc sievietes? Tāpēc, ka viņas ir veltīgākas. Es vispār esmu pret medniekiem, man viņi nepatīk. Ne vīrieši, ne sievietes. Nevajag slepkavot zvērus. Jā, bet ja būtu mednieks sievietes vai vīrietis, arī tam nav nozīmes? Arī nav nozīmes. Sibīrie taču sievietes arī iet medībās. Galvenais ir to vēlēties. Tas var būt kuram patīk šaut dzīvniekus. To ir vīrieši, tikai tas saprot vīrieši. Tikai vīrieši? Sievieti jau var, bet parasti jau vīrieši. Tikai zina apmēram. Man jau laikam, manam vecumam liekas, ka vīrietis. Arī tomēr. Sieviete iedzinēja, varētu būt tā, kas tur izcen tos zvērus.
Jūs man nepārsteidzāt. Nu jā, un kā tad jums šķiet, kas būtu jādara, lai mazinātu sabiedrībā šos stereotipus par to, kādam būtu jābūt medniekam? Te nu ir par stereotipiem par medniekiem vispār vai šo sieviešu mednieču iesaisti? Te jāprecizē jautājums. Nu, tieši par sievietēm, jā. Vispirms par sievietēm, un tad pēc tam vispār par medniekiem. Pirmais, ko es teiktu, ka vienkārši to nevar pārvarēt ar kaut kādām mākslīgām metodēm. To nevar panākt, tāpat kā redzam sabiedrībā daudz citus tādus jūtīgus jautājumus neizdodas viegli un ātri atrisināt vienkārši ar kaut kādu spiedienu, ar obligātām, ar pieprasīšanu, ar bieži vien ar plakātiem un demonstrācijām. Ja, tas parasti izraisa pilnīgi pretēju efektu. Ja, tas vienmēr šis spiediens rada pretspiedienu. Tāpat arī šajā jautājumā es domāju, ka tam vienkārši dabiski, naturāli notiekot sievietēm iesaistoties tajās medībās un parādot to, ka nav jau viņas ne ar ko nevarīgākas vai nespējīgākas šajā lietā. Cilvēki pierod, arī vīrieši sāk pamazām uz tām sievietēm skatīties savādāk, sāk vairāk uzticēties. Es personīgi vērtēju, ja kādam interesētu mans viedoklis, tad es personīgi aicinātu sievietes mednieces un tās, kas varbūt iesaistās, tad pirmkārt to darīt droši, un otrām kārtām necensties neko pierādīt. Neviena tur tā pierādīšana, es saprotu, es zinu, es esmu redzējis tās situācijas. Es saprotu, ka brīžam tas ir pagrūti norīt to krupi, šo vīriešu kaut kādu attieksmi muļķīgo, ja pilnīgi nepiemēroto, bet nav nekādas vajadzības neko īpaši pierādīt, ir vienkārši būt, darīt, iesaistīties, un ar laiku visi pierod un to sāk pieņemt par pilnīgi normālu lietu. Jā, laikam jau jāpiekrīt, bet runājot par to pierādīšanu, nav jau runa par pierādīšanu kā par kaut kādu pārspīlētu darbību veikšanu. Pierādīšana, tas ir, tā kā tu teici, tā ir būšana no paša sākuma līdz pašām beigām medībās. Piemēram, ja mēs skatāmies uz dzinējmedību dienu, tad dzinējmedību dienu mēs varētu iedalīt, ir tā rīta satikšanās, tad ir pašas medības, kuru laikā mēs esam mežā, un ir pēc tam arī, ja kaut kas tiek nomedīts, tad arī ir pēc tam medījuma pēcapstrāde, kur viss tiek sadalīts, viss tiek sakārtots, un tā teikt, pēc tam medības tiešām arī beidzās. Un ir kolektīvi, kas saka, ka mēs tā kā visi esam kopā pašā sākumā, mēs visi esam kopā mežā visu dienu medījot, bet tajā brīdī, tad, kad tie dzīvnieki ir jāapstrādā, sievietēm ir jāpaliek ārpus tās dīrātavas vai vispār tas būtu pārspīlēts varbūt, bet tā kā ejiet lūdzu uz virtuvi, tur ir jācep akniņas un tā tālāk. Un tajā brīdī ieslēdzās tas, ka, bet kāpēc? Bet es varu izdarīt tieši to, ko jūs darat. Es to ļoti labprāt daru, tāpēc, ka pēcapstrāde, manuprāt, ir tieši tāds pats medību process, kā viss pārējais. Tas ir tā medību procesa noslēgums, patiesais noslēgums, kurā, kāpēc es tur nevaru iesaistīties tikai tāpēc, ka es esmu sieviete, tāpēc, ka jums šķiet, ka, varbūt man tur nevajadzētu būt, varbūt man tur nepatīk būt, bet kāpēc es tur nevaru būt, ja man nav pretenzija to darīt, ja es to gribu darīt. Tāda ir tā pierādīšana, kas ir nevis kaut kādas pārspīlētas darbības, bet mēģinājumi tevi izslēgt kaut kādu iemeslu, tikai dzimuma dēļ izslēgt tevi no normāla procesa sastāvdaļas. Es varu atbildēt, kāpēc. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Tā ir, normālā gadījumā, ja mēs nerunājam par kaut ko dīvainu, tad normālā gadījumā tā ir dabiskā vīrieša vēlme mazliet pasargāt sievieti, noteiktās situācijās un varbūt darbībās, kas viņam šķiet par grūtu vai tādas, kas šķiet mazliet par grūtu sievietei, un tad dabiskā veidā viņš vēlās tev pasargāt, un tas ir tas mirklis, kad tev mēģina bišķiņu pastumt malā. Es saprotu, kā tas izskatās no sieviešu puses, es saprotu, bet tā ir. Šajā gadījumā tas ir pilnīgi nevajadzīgi. Es nediskutēju par to vajadzīgi vai nē, es tikai skaidroju, kā tas notiek.
pasargāt tādā ziņā, ka aizsūtīt akniņas cept. Arī vīriešiem sanāk ļoti garšīgi pagatavot. Jā, es piekrītu. Tur ir otra tā stereotipiskā bedra, ka liekas, ka sievietēm vieta pie plīts un vīrieši. Citiem vārdiem sakot, šajā kolektīvajā procesā, mēs te sākām par kolektīvajām medībām, ja tad kolektīvajā procesā vienkārši vajadzētu darīt tās lietas tiem cilvēkiem, kuriem tas izdodas vislabāk. Tad, ja man izdodas labi cept aknas, tad es eju cept aknas, pilnīgi vienalga, vai es esmu sieviete vai vīrietis, un tāpat tās arī šīs te pēcapstrāde vai jebkuras darbības. Un, tā būtu viena lieta, bet vēl ko es gribēju pieminēt mēs mazliet iepriekš par šo te spēka nozīmi, par spēka prāta nozīmi. Jāatcerās, ka faktiski jau pilnīgi visos kolektīvos ar ļoti retiem izņēmumiem, tur, kur ir izteikti tāds patriarchālē, ja tur labi, bet vienkārši vīriešu kolektīvi, ir jau arī ļoti daudz vecu vīriešu. Vienkārši vecuma ziņā veci, kas vairs nevar godīgi runāt, viņš jau var iet mēģināt piedalīties, bet pirmkārt viņam ir grūti noiet, piemēram, 400-600 metrus pa stigām, pa mežu, pa purvājiem, un tagad vilkt vēl to dzīvnieku ārā. Ja? Arī viņi nespēja tajā iesaistīties, bet tie ir vīrieši, ja? Un neviens no viņiem to normālā gadījumā neprasa, jo vienkārši saprot, ka tas ir bezjēdzīgi to darīt. Bet tas nenozīmē, ka viņi nav iesaistīti citās šajos medību procesos. Pašās medībās, kā medniekam, pēc tam, ja teiksim, mednieku mājā, tajos visos darbos, kas tur seko pēc medībām, viņi tāpat tiek iesaistīti. Ja? Pēc viņu spēju, pēc viņu iespējām. Teiksim. Un tāpat tās arī tas ir, manuprāt, tas pat arī ar sievietēm. Jā, un man ir labs piemērs, ko es esmu redzējis dažos kolektīvos. No rīta, pirms vēl medības ir sākušās, tiek vilkti numuriņi. Un pēc numuriņiem kļūst skaidrs, kas vakarā tīrīs mednieku māju, kas piedalīsies dīrāšanā, kas asinās nažus, kas ceps akniņas. Tas tiek izlozēts. Nav tā, ka tas ir Jānis šodien darīs to, tāpēc, ka Jānis šodien darīs to, tāpēc, ka viņš to vienmēr ir darījis, bet izvilk numuriņu, to arī tu šodien darīsi. Šis arī ir liels risks. Varbūt, ka Jānis ļoti labi asina nažus, bet absolūti neko neēdz no aknu cepšanas. Tā kā, ja es izvilktu šo lozi, tad jums visiem būtu sadagušas un neēdams aknas. Bet nebūtu vispār. Bet vismaz tāda liela vienlīdzība, jo es zinu, cik man arī ģimene ir medību kolektīvā, tad es zinu, ka tur ir tā, ka jaunākajiem dzinējiem liek tos melnos darbus darīt, bet tad vismaz šeit viss ir vienlīdzīgā priekšā un ko izvelk, to izvelk. Tas kā tāds iniciācijas process faktiski. Jā. Vēl par tiem stereotipiem, tad mēs apskatījām stereotipi uz sievietes vai vīrietis mednieks, bet stereotipi vispār par medniekiem, kā arī šajā sižetā gabaliņā dzirdējām, ka kundze saka, ka vispār pret medniekiem. Kāda ir tā attieksme vispār no sabiedrības jūsuprāt pret medniecību, medniekiem šo procesu? Ir tā, ka dalās divās daļās sabiedrība, kas atbalsta, neatbalsta, un kāpēc ir tā, ka neatbalsta? Trijās daļās. Trijās, jā, īstenībā trijās. Mums, es baidos samelot, bet, ja nemaldos, tas bija 2018. gads, kad arī tika veikts pētījums, kurā tika pētīta sabiedrības attieksme pret medībām. Eiropā šādus pētījumus veids biežāk, daudzās valstīs tos pat veids katru gadu, bet Latvijā mums, diemžēl, šis pētījums ir bijis tikai vienu reizi. Un pētot sabiedrības attieksmi, atklājās īstenībā ļoti interesants rādītājs. Ir daļa sabiedrības, samērā neliela daļa sabiedrības, kurai medības nepatīk, kuriem nepatīk mednieki, kuri paši, protams, nekad nekļūs par medniekiem, viņu domas, mēs nemainīsim viņu domas, lai arī ko mēs darītu. Tad ir diezgan līdzīga daļa, kuriem nav pretenzija pret medniekiem, viss ir kārtībā, es medības atbalstu, viss ir labi, medījiet. Varbūt tie ir mednieki, visticamāk, tie ir arī mednieki, tie cilvēki, kas ir ar medniekiem saistīti, viņiem pretenzija nav. Un tad ir ļoti liela daļa, ļoti liela atlikusī daļa, kuriem vienkārši ir viena alga. Nav īsti viedokļi. Nav viedokļi, jā. Un tad, kad mēs sastopamies ar stereotipiem, tad, kad mēs sastopamies ar dažādiem konfliktiem, tad atklājās tas, ka tie skaļākie bļāvēji ir tā mazā daļa, kas tās medības neatbalsta.
Un ņemot vērā to, ka viņiem ir sociālajie mēdīji dažādas iespējas izteikties, viņi ir ļoti, ļoti dzirdami. Tāpēc rodās iemesls, ka sabiedrība ir ļoti pret medībām, bet patiesībā tā tas nav. Tas ir ne tikai par medībām, tas ir par jebkuru šādu jautājumu sabiedrībā. Ja pavērtē, tad vienmēr visaktīvākā, visskaļākā grupa patiesībā jau parasti nav ļoti liela, bet ir aktīva. Un tā ir tā liela atšķirība. Un tas ir tas, kas veido tādu priekšstatu par to, ka vai nu visi ir par vai nu pret medībām. Ja? Patiesībā tā nav. Es pats biju viens no tiem cilvēkiem, kas diezgan ilgu laiku atpakaļ es biju vairāk sliecos. Man bija vienalga, bet es vairāk sliecos, ja man kāds jautā, varbūt vairāk pret. Tad pamazām tas barometrs pārvirzījās, tiešām vienalga, tas uz mani īsti neatiecās. Tad pamazām, nav jau viss tur tik slikti. Un tad kur ir tā lielā tā šķirtne rodās tajā, kad cilvēks uzzina par to, kaut ko patiešām uzzina. Ja, nevis balstoties tikai šajos stereotipos, mītos vai vēl kaut ko viņš par ausu galam ir dzirdējis no kaimiņa tantes, bet jau tiešām personīgi mazliet kaut ko uzzinot un saprotot, un tad arī mainās attieksme. Ja, un tā savukārt ir tā grupiņa, ko Emīlija pieminēja, kas ir varbūt nav paši mednieki, bet jau ir par, tāpēc, ka viņiem ir reāla pieredze tajā lietā. Bet tā palākā masa tur var slēgties pa kreisi, pa labi, bet plus mīnus, ja tā nopietni pajautāt, viņiem īsti nav viedokļi. Jā, bet vai kopumā vispār būtu nepieciešams mainīt šo sabiedrības viedokli, vai arī ir labi, ka ir šāda viedokļa dažādība un līdz ar to arī dažādi uzskati? Viedokļu dažādībai, protams, ir jābūt. Mēs nerunājam par to, ka būtu nepieciešams sabiedrību pilnībā pārliecināt. Tāds nav mērķis, jo šis mērķis ir vienkārši nav sasniedzams. Utopisks, jā. Jā, bet mēs kā mednieki, mēs kā mednieku organizācijas, mēs pie tā strādājam, lai to sabiedrības attieksmi uzlabotu dažādos veidos, gan piedaloties dažādos pasākumos, Tērvetes meža dienās, ir izstādes, ir pasākumi, uz kuriem mēs braucam, kur cilvēki nāk un interesējas par ne tikai par medniecību, bet par mežsaimniecības dabas nozari pēc būtības, kurā mēs piedalāmies un ar reāliem piemēriem rādam un stāstam cilvēkiem, kas ir mednieki, ko mednieki dara. Viņi neskrien pa mežu, viņi vienkārši nešauj visu, ko gribās, viņiem ir absolūti stingri noteikumi, kas ir jādara, kas ir jāievēro. Un, tas ir darbs, kas augļus nes ļoti, ļoti, ļoti lēni. Bet es domāju, ka tā sabiedrības attieksme ar laiku tomēr uzlabojās. Es vēl noslēgumā varbūt mazliet atkāpjot atpakaļ atkal uz to dzimumu jautājumu. Kā ir ar biedru uzņemšanu kolektīvā? Vai tur spēlē lomu dzimums, un vai nav tā, ka sievietēm, cik tad, tas ir tas mazākums mednieku pulkā, vai sievietēm nav tomēr grūtāk un ilgāk sevi jāpierāda kā dzinējai vai kā citādi? Tur to lomu tomēr spēlē viens cits aspekts. Tā tikšana kolektīvos jauniem medniekiem, kas līdz šim varbūt nav bijuši saistīti ar medībām, tas ir ļoti sāpīgs jautājums, tāpēc, ka problēma ar iekļūšanu kolektīvos ir nevis dzimums, tur nav problēma. Vismaz es neesmu redzējis, ka tā būtu problēma. Problēma ir tā tava saistība ar šo kolektīvu. Proti, mazliet pārspīlējot, bet bieži vien ir situācijas, kad tu vai nu piedzimsti šajā kolektīvā, vai tu neesi kolektīvā. Tev ir jābūt, tēvam ir jāmedī kolektīvā, brālim ir jāmedī kolektīvā, mammai, māsai, viss vienalga, kādam ir jābūt kolektīvā, bet tev ir jābūt radiniekam. Tā ir tāda galējība, uz kuru ir, diemžēl, aizgājuši vairāk kolektīvi. Vai arī pretējā gadījumā tev ir ļoti ilgus gadus jāstrādā, varbūt tev ir jābūt platību īpašniekam, lielu platību īpašniekam, līdz ar to tu ar tām savām platībām var iestāties kolektīvā, un kolektīvam ir liels labums no tevis vienkārši tāpēc, ka kolektīvs iegūst platības, papildus platības, kurās medīt. Bet nē, es teiktu, ka dzimumam šeit nav īsti nekādas nozīmes. Es arī laikam, es piekritīšu, ka nedomāju, ka šeit ir izteikta nozīme. Kaut kur kādos atsevišķos gadījumos tas var būt faktors. Droši vien mēs varētu tādu scenārijas iedomāties. Ja? Un tas viss būs atkarīgs no tā konkrētā kolektīva kodola, vadības un vispār tāda kopējās attieksmes pret sievietēm, pret vīriešiem.
Bet tā kopumā, nē, jā, tā vispār ir, teiksim, tāda mazliet pasāpīga tēma, kur, manuprāt, sakņojās visā tajā sistēmā, kāda tad mums ir šī kolektīva sistēma un kā tas strādā un kā kolektīvi tiek pie platībām. Tur tas sakņojās. Un pēc tam jau tad vēl tas vecais faktors, ka latvietis ir latvietis. Ja? Es tur esmu ticis, man te ir labi, man te viss ir kārtībā, tagad jātup un jāturās, un nevienu te klāt nevajag laist. Tā ir, bet šī lieta arī būs vienkārši spiestā kārtā mainīsies. Tāpēc, ka demogrāfisku apsvērumu dēļ, kā jau es teicu, diezgan daudz kolektīvi piedzīvo reālu novecošanos. Tātad šie cilvēki, kas tur ir, gan fiziski, gan morāli, gan visādi citādi, viņiem jau ir grūti vilkt to, un tad ir jāsāk skatīties, kaut kā tās jaunās asins jādabū iekšā. Ja. Jā, labi gadījumos, kur ir pietiekami daudz šie te bērni vai tuvi radinieki, kurus iesaistīt, jā, ir, bet ir arī vietas, kur tas tā nav. Un, tā kā es esmu bijis diezgan dažādos kolektīvos un pavērtējot tā, mazliet abstrahējoties no visa cita, bet pavērtējot vienkārši to vecuma struktūru, kas tur ir iekšā. Jāsaka, ka man liekas, ka veiksmīgāk un saprātīgāk un interesantāk arī pašiem tiem iesaistītiem cilvēkiem tās medības ir tur, kur tie vecumi ir dažādi. Tātad ir ņemti arī jaunie cilvēki klāt. Jā, tā. Ar vienkārši īsi atbildot, es arī domāju, ka nē, tas šajā gadījumā dzimumam nav noteicoša nozīme. Pirms mēs noslēdzam šo profesiju kaleidoskopa epizodi, es domāju, ir laiks dzimumu līdztiesības eksperta komentāram, eksperta minūtei. Paklausāmies, ko saka mūsu eksperta Linda Ezera. Eksperta laiks. To, ko šobrīd mēs novērojam datos, ka, ja mēs palūkojamies jaunāko paudzes vērtējumu, tad sieviešu vidū šīs vērtējums ir daudz tāds maigāks un plašāks un ir atvērts, kad tiešām vīrieši un sievietes var būt vienlīdz labi, jebkurā profesijā, jebkurā izvēlē. Tad savukārt, tad jaunajiem vīriešiem mēs novērojam tendenci, ka viņu vidū tiek turpina dzīvot šie spēcīgāki stereotipi, ka vīrietis ir labāks līderis, vīrietis ir labāks uzņēmuma vadītājs, un tas rada nedaudz to bažu, ka vīriešu vidū turpināsies šie stereotipi vairāk dzīvot nekā varbūt sieviešu vidū, un tad attiecīgi saskaroties realitātē, tad šī vienlīdzība īsti pastāvēs tikai teorētiski. Tāpēc, jā, ir šie stereotipi redzami, ka viņi dzīvo, viņi nepazūd. Protams, šobrīd izteikti spēcīgāk viņi vecuma grupā virs 50, bet vērojams arī joprojām viņi ir ar jaunākām paudzēm. Tas ir tas, ko arī mēs aicinam ikviena ģimenē un, teiksim, tajā pašā arī jums mācību vidē, tajā brīdī, ka jūs pieķirat sevi pie sakot teikumu, nezinu, vīriešu neraudu vai sievietēm ir jābūt piršķīgākām. Tie ir tie stereotipi, kas turpina dzīvot, un arī pašiem ir jāsāk ar sevi, lai viņi vienā brīdī varbūt tāds vairs nedzīvot. Jā, man šķiet, ka uz šādas nots tad mēs arī varētu noslēgt šo epizodi. Tātad ar mums kopā bija mednieki Emīlija un Namejs, un šis bija profesija kaleidoskops. Jā, paldies jums par sarunu un atvēlēto laiku. Paldies!